ne tikai smagi strādāt, bet tik pa laikam sev apbalvot ar kaut ko. Kārtīgi ir pastrādāts, var sev arī mazliet iepriecināt atkal no mūsu draugiem Instro. Maziņš, liels prieciņš. Es nopirku sev atkal instrumentu. Šis nebūs nekāds apskats par instrumentu. Tam te, šī te kompānija ir akcija. Pērkot akumulātoru instrumentu, baterija ir dāvanā. Tādā gadsimtā un tādā laikmetā, kad visur ir akumulātori, tad lietas, kas ir ļoti foršas, ka tev ir uz aķīti. Virsfrēze, kurai man nav ļoti daudz putekļu paredzēt, maliņas, kantītes un tādas lietas frēzē. Tā kā tagad mūsu arsenālā būs arī frēzīt uz akumulātoru. Būs ļoti ērti strādāt, kad vajadzēs kāpieniem norundēt maliņas un vaigiem un vispār jebkam. Putekļus sirdsēs ieslēdzas. Patīkam vai ne? Vienmēr ir liels prieks tikt pie jauna instrumenta. Ko es varētu ieteikt, nepirkt instrumentus pirkšanas pēc, bet pirkt viņus tad, kad ir kaut kāds projekts, kurā viņš noteikti tiks izmantot. Tādas te nelielās virsfrēzes man iet regulāri visur, īpaši strādājot ar koku. Protams, ka korpus mēbelēm ar kaut kur tās kantītes ir jāfrēzē, un arī šitādi var dabūt priekš korpus mēbelēm. Vērtīgs ieguldījums. Novēlu katram ne tikai smagi strādāt, bet tik pa laikam sev apbalvot ar kaut ko. Vienalga, vai tas ir instruments, ekskursija, ceļojums, nezinu, kāds kopīgs prieciņš ar ģimeni, bērniem. Bet neaizmirstiet, ka darbs ir darbs, un darbs nav zaķis, viņš nekur nepazudīs. Darbs bija, ir un būs. Īpaši, ja tu esi labs meistars. Neaizmirst sevi iepriecināt. Visiem veiksmi!